Rīta kafija LV, svaigas aktuālas ziņas. Čau! Sveika, Linda! Atkal. Sāku domāt, 2 mēneši, jā. Apmēram. Bišķiņ vairāk, ka 2 mēneši. Un tas nav, un tas skrējiens, viņš nav normāls. 2 mēneši, iedomājies, vispār, cik daudz, kas ir noticis, jā. Linda, lielākais jaunums, tas, ko tu naktī iepastoji savā Facebook profīlā. Nē, ko tur daudz stāstīt no sākuma. Un tu pati zini, kā tas viss sākās. Sākās ar interviju 1pret 1 Latvijas televīzijā, jā. Pēc tam bija vājprāta murgs ar cilvēku, kurš man draudēja. Pēc tam bija cilvēku grupa, kas draudēja. Šodien no rīta, es biju 9 no rīta, man bija tikšanās krimināla policijā, jā. Tas ir... Es esmu šo laiku, pa šiem 2 mēnešiem, es esmu bijusi krimināla policijā, es esmu bijusi ekonomiskā nozieguma policijā, man ir bijusi tiesas sēde pret valsts ieņēmumu dienestu, jā. Es esmu tikusies ar diezgan daudziem politiķiem, es tikusies vēl prām ar biznesu viņiem 2 mēneši. Bet tas ir, šobrīd tas ritms, kādā es dzīvoju, ir vājprāts. Tas, es nežēlojos, jā, jo skaidrs, ka tā, es pēc tās 1pret 1 intervijas varēju piecelties, pateikt uz redzēšanos, jā, turpināt nodarboties ar... Man ir jāvada, es vēl joprojām strādāju savā pamat biznesā, jā. Es vadu 2 restorānus, viens ir Rīgā, viens ir Tallinā. Šobrīd es saņēmu arī no franšīzes tiesības uz Skandināvijas reģionu, kas nozīmē, ka man vajadzētu attīstīt savu biznesu, jā, un tā tālāk. Grūts lēmums, zini, kāpēc? Tāpēc, ka... viens ir skaļi paziņot, ka es neiešu politikā, un tāds tiešām arī nebija mērķis, jā. Un tad otrs ir tas, ko es redzu pēdējās nedēļās. Un tas ir briesmīgi. Tas ir briesmīgi. Es sēdēju Igaunijā, darīju savu pamatdarbu, un mammas laika fonā gāja tiešraidi no Saeimas sēdes par budžetu pieņemšanu, jā. Pāris reizes bija tā, ka es tiešām sēdu, man tāds mazs kabinetiņš Tallinā ir. Pāris reizes bija tā, ka es smējos, pāris reizes bija tā, ka es apraudājos, jā. Un te man darbinieki saka, viņi nespēt, kas notiek, jā. Briesmīgi, jā. Man bija vairākas tikšanās, vēl tanī dienā es vēl noskatījos Tallinā, rādīju filmu Melānijas kronikas, ļoti emocionāli. Mēs tikāmies arī ar radošo grupu filmas. Pēc tam man bija vēl viena tikšanās Tallinā, un es ierados mājās aptuveni 1 naktī. Es ieslēdzu atkal to pašu Saeimas, to tiešais kanālā. Es nedrīkst lietot rupjas vārdus, jā. Man jau šobrīd vispār jādomā, ko es runāju. Ja tas notiek mūsu valstī tā, tad tas ir dramatiski. Tas ir dramatiski. Šitais te ir pateicoties veidam, kā tika pieņemts mūsu valsts budžets nākamajam gadam. Drausmīgi. Kučīnska kungs ar mazo burtu, es šobrīd teikšu, ar mazo burtu. Jā. Atļaujas pateikt, tās ir tradīcijas. Es ļoti atvainojos, kādas tradīcijas? Padomju Latvijas tradīcijas? Tiešām? Man ir jāaug valstī ar padomju Latvijas tradīcijām? Tas taču ir vājprāts. 20 stundas dzīt. Es redzu, deputāti, kas guļ zālē, kas nav spējīgi pacelt roku, kas paskatieties pēdējās stundas, vienkārši paskatieties, kā tiek jautāts par pret atturās. Kas tas tāds bija? Zinies, tā ir mana nauda. Es tiešām, tā ir ņirgāšanās visaugstākajā līmenī par visu. Veikals Polītis, kas nav izdarījis neko savā darbā. Veikals Polītis, kad atmaksās valstī 15 000 eiro? Es zinies, vienotība, kas ir vadošās koalīcijas politiskā partija, vienotībā ir iekšējas frakcijas lēmums par to. Un šitais mans privāts jautājums, kas ir nenormāli smieklīgs, ja? Kas iekšēji partijā pieņem lēmumu. Mēs nerakstīsim savas domas Lindas Liepiņas grāmatā.
Jūs esat debīli. Kas ar jums ir noticis? Kas jūs tāda esat? Kas jūs tāda esat? Jūs esat mani un arī tavi Latvijas tautas kalpi. Ar kādām tiesībām tu vari pateikt, ka tu neatbildēsi uz mani jautājumu? Tu esi deputāts, es tevi esmu ievēlējusi. Okay. Pēdējo nedēļu diskusijas par čekas maisiem. Kad bija čekas maisi jāatver vaļā? Cik gadus atpakaļ? Brigman, Zemnieku savienība. Nopietni. Kas tāds ir? Cik ilgi jūs ņirgāsieties? Cik ilgi jūs ņirgāsieties par mums? Par tautu, par latviešiem, par krieviem, par ebrejiem. Mēs visi tagad runājam par visiem, mēs nedalām neko, ja? Cik ilgi un cik lielā mērā? Kam ir jānotiek? Es neredzu šobrīd citu variantu. Es esmu viena pati, ja? Un tas ir muļi, un tūlītās būs kliedzēji, kas ļaustīsies, ja? Kas teiks, jā, šitais bija viņas plāns. Man nav bijis nekad tāda plāna, ja? Nav bijis man plāns, ja? Es tur pati tur skrēju uz to 1-1 interviju vēl kaut ko. Mans plāns nav bijis, mans plāns tāds, ja? Un es netaisnošos nevienu brīdi, ja? Šis neizslēdz iespēju. Es vēl joprojām tiekos, es esmu tikusies ar Ingu un Sudrabu. Mēs esam runājuši par to, kur paliek tautas kontrolas lēmumi, ja? Es esmu tikusies ar Bordānu kungu, ja? Es esmu tikusies ar daudziem, es esmu tikusies arī ar saskaņas centru, ja? Es negribu dalīt tur tāda politika, ne tāds kreisais, labais, ja? Ļoti daudz politiskie lobētāji ir mēģinājuši ietekmēt manu viedokli šo pēdējo 2 mēnešu laikā. Ir bijušas lietas, kas ir bijušas diezgan nekorektas. Šobrīd es par to nevēlos runāt, diez vai es kādreiz par to runāšu. Nekorekti. Caur draugiem, caur paziņām, ja? Mēģinot dot naudu, ja? Viskorektāk šobrīd, pateikšu, ka šis izklausīsies varbūt traki, ja? Viskorektāk šobrīd uzvedies Arturs. Godīgi pateikt? Viņš ir bijis viskorektākais no visiem. Linda, pastāst, kā tu redzi to tālāko? Tagad šitais ir pirmais. Es nezinu. Tu kā cilvēks, ko tu mēģinās darīt? Kas būs pirmais? Kas būs tā prioritāte? Ko tu mēģinās panākt? Pirmkārtām, mēģināšu panākt to, kas attiecas uz uzņēmējdarbību, ja? un izmaiņām nodokļu sistēmā. Tāpēc, kas vēl joprojām atkārtoju šobrīd šeit sēžot, kā Linda Liepiņa, kas ir Walk to Walk vadītāja Latvijā, Igaunijā, frančīzes tiesības man ir, ja? Vēl joprojām šeit sēžot, kā es pasaku un atkārtoju. Latvijā pie esošās nodokļu sistēmas man kā uzņēmējai, kas strādā restorānu biznesā, nav iespējams dzīvot balti un samaksāt visus nodokļus. Un tas ir pie tā, ka mans bizness diezgan labi strādā. Tas nav iespējams. Man ir jāmeklē legāli veidi, kā apiet, kā izdomāt, kā kaut ko, tikai tāpēc, lai izdzīvotu. Tas nav normāli. Tas nav normāli, kad televīzijas ēterā ekonomikas ministrs sola vienu, dara pilnīgi kaut ko citu. Ja. Nekas nenotiek. Ja. Cilvēkiem, saprotiet, tad sēd, ka viņiem tur nav jāstrādā. Tā māja, tur ministra kabinets, es tiešām grūti saprast, ko viņi dara. Es palasīju komentārus pie tā tava posta. Protams, bija daļa arī tāda, kas teica, ak, nē, un tagad tu būsi viena no viņiem. Apmēram doma bija tāda, ja, ka viņi ir tie sliktie un ka tu tagad būsi viena no viņiem. Ja kādam ir labāks veids, kā mainīt, kā darīt, paliekot ārpus, parādiet man to, ja. Tas, ko es vienmēr esmu teikusi, ja, ir nenormāli forši un vienkārši runāt, sēžot, izsakot savus komentārus, sēžot tur Facebookā, ja, un tā tālāk. Gribu redzēt, cik no tiem cilvēkiem, kas tur raksta, ir pacēluši savu dibenu augšā no krēsla, ja, un aizgājuši kaut ko izdarījuši. Ja.
bedīgākais man šķiet tajā visā ir tas, ka mēs jau automātiski pieņemam, ka valdībā būt ir slikti. Iedomājies, cik tālu mēs esam nokļuvuši, ka mēs uzskatām, ka tauta parastā izdzirdot vārdu deputāts vai valdība automātiski to sasaist ar kaut ko sliktu. Zini, kā es tev pateikšu, tad viena lieta, ja? Nu, valdībā būtu, es nezinu, slikti labi, ja tur, diemžēl, tā lielākā problēma, ka tur nav, lielākā daļa ir partiju ielikteņi, ja? Diemžēl valdībā nestrādā profesionāli, ja? Tā ir lielākā problēma. Tā lielākā problēma ir šis te politisko partiju vienošanās, kas kādu sektoru, tur nav profesionāli cilvēki, ja? Diemžēl. Lielākā problēma ir vēl joprojām Aivars Lembergs, Andris Čēle. Nezinu, cik liela šobrīd Šlesera ietekme. Tā ir ļoti liela problēma. Jau arī man ir jāpiekrīt arī, ka tiesu varu ir problēma Latvijā, diemžēl. Tik lielā koncentrācijā, tik spilgti lietas, ar kurām es saskārsos pēdējo 2 mēnešu laikā. Es saprotu, ka, un te būs tā, es iešu uz visu baumu, vai nu. Jā. Un ne jau tas, ka man nav atkāpšanās ceļā. Ja es vēl joprojām varu pārdot to, kas man ir. Es vēl joprojām varu aizbraukt jebkurā brīdī, ja. Nopirkt māju Provencā un dzīvot mazā ciematiņā, ja. Ēst vīnogas, dzert vīnu, ja. Un šitā ir mana Latvija. Šeit es esmu piedzimis. Ja. Es tiešām devu sev pēdējo reizi solījumu pati sev. Iespējams. Es nezinu, es neesmu arī perfekcionists. Iespējams, nekas nemainīsies. Iespējams, mana sistēma vai kāds man salauzīs pēc mēneša, pēc 2, es nezinu. Kā tu man jautā, kas tālāk, es nezinu. Es dzīvoju tiešām vienai dienai, ja. Es beigsies intervēju, es iekāpšu mašīnā, es braukšu uz Igauniju, jo man ir jāstrādā. Man ir jāizdod vēl 2 grāmatas, ja, vismaz noteikti. Ja. Es vienkāršākais ir nobļauties un pateikt, ejam te, paņemsim visas sirpjus, āmurus, bultas, vēl kaut ko paņemsim, iesim te uz domu lauku. Ja. Tieši ko mēs tur izdarīsim? Tieši, un kas būs tālāk? Kas būs tālāk? Es uzskatu, ka ir iespējams mainīt lietas. Ja? Tas ir jādara gudri. Noriet man par to, kas iešu kopā ar Artus. Tas jau ir visvienkāršākais, ko var izdarīt. Iet ar Artus kopā, tas nenozīmē, ka es neatbalstu kaut kādas labas lietas, ja, labas idejas, vēl nav kaut kas, teiksim, nav Artusam, varbūt tās ir kādam citam, ja, es nelaulājos ar viņu. Es arī, ja salaulājos ar šiem, kurai laulībai ir sākums un beigas. Ja. Kaut kā tā. Es ceru, ka mums izdosies. Rīta kafija LV.